Par kuru tu balsoties šodien būtu saimnes vēlēšanas? Par sevi. Tu esi gatavs startēt? Izglītības ministrijā, jā, es ieiet iekšā. Ne, bet tu būtu gatavs startēt saimnes vēlēšanas. Nu, uz šiem gadiem ne, bet vēlāk es domāju, ka jā, varētu. Bet, nu, teiksim tā, sorry. Vai mēs pastāvēsim kā valsts pēc 15 gadiem? Spriežot pēc tā, kas notiek ar tagad izbraukšanu, mirstību, un, jo cik mums tagad ir iedzīvotāji valstī? Nu, es tiešām nezināšu. Manā uzskatījumā Rīgā uz šo dienu 69,000, manuprāt. Nu, tas būs viens epicentrs ar laiku. Ja valstī paliks 600,000 iedzīvotāji, valsts pārstāja pastāvēt, viņiem paliek kā teritorija. Un ja paliec kā teritorija, kas tad notiek? Kāda valsts vienkārši piesienās teritoriju? Nu? Un kas tev var būt? Tev provokatīvs jautājums. Man provokatīvs jautājums. Tas nebūtu man tik ļoti provokatīvs. Es vienkārši par to, nu, teiksim, lai reāli spētu attīstīties. Es saprotu, ka ir, teiksim, tu esi, teiksim, iesaistīts pie valsts, un tu esi, teiksim, tev ir jāmaksā tie nodokļi, tas ir ok, bet, manuprāt, ja sataisītu tādu pašu sistēmu kā Šveicē, katrā reģionā ir savu nodokļu sistēmu, tad pirmkārt katrs reģions paceltos, tāpēc, ka visi uzņēmēji lekt iekšā tur.